Sveicināti! Apskatīsim, kā pievienot preci interneta veikalam, kurā tiek izmantota WooCommerce sistēma. Pirmkārt, jums ir jāielogojas, jāieiet sistēmā, un, lai to izdarītu, ir jāievada jūsu domēnu vārds / vp domazīme login.php. Tad ir jāievada lietotāja vārds un parole, kas tika nosūtīti uz jūsu e-pastu. Pieslēgties. Blakus logā jūs varat atvērt šo domēnu tādā pārskats režīmā, tā kā to redz parastie lietotāji, un tiklīdz mēs būsim ielogojušies šajā sistēmā, blakus logā virspusē parādīsies melna svītra, kas ir normāli, tā ir tāda ātrā navigācija. Parasti lietotāji šo te melno augšējo paneli neredz. To var redzēt tikai tad, ja blakus logā esat iegājuši administrācijas panelī. Un tad uzreiz dosimies uz sadaļu, kas atrodas šeit, produkti. Un, ko mēs šeit redzam, iepriekš jau pievienoti produkti. Tos mēs varam rediģēt, ļoti ātri rediģēt, piešķirt kaut kādu kategoriju, ja mēs esam aizmirsuši. Varam izmest, iepriekš skatīt, klonēt, tad, ja produktam ir kaut kādi dažādi iestādījumi par svaru, par izmēriem, varbūt variācijas, ka viņi ir produkts var būt dažādās krāsās, tad šos te iestādījumus, lai nevajadzētu atkārtot, tad vienu produktu var klonēt vairākas reizes, veidot duplikātu un tikai nomainīt bildi un varbūt nomainīt nosaukumu. Tādā veidā ērti. Ko mēs vēl šeit redzam, ka iestādījumā šis produkts ir noliktavā, to pavisam citā vietā var rediģēt, tad noteikt minimālo daudzumu. Un, ja, teiksim, cilvēki nopērk šo produktu un ir iestādīts kaut kāds minimālais daudzums, kurš tā kā ir noliktavā, tad sistēma automātiski sapratīs, ka šīs preces nav vairāk, un attiecīgi veikalā nepiedāvās. Un arī attiecīgi jūs informēs uz e-pastu, ka šis produkts iet uz beigām, jums ir jāizdara pasūtījums no piegādātājiem vai kaut kā savādāk. Tad pievienot produktu jūs varat šeit pievienot produktu vai arī šeit pievienot produktu. To dara vienkārši uzklikšķinot. Tad pirmais, kas ir, tas ir produktu nosaukums. Es to nosaukšu par testa produktu numuru 6. Izvēlēties produktu nosaukumu ļoti svarīgi ir iekļaut maksimāli atslēgas vārdus, tos vārdus, kas raksturo preci, jo tas ir svarīgi meklēšanas sistēmām. Padomājiet, kā cilvēks Google sistēmā meklē šo te produktu, tad, lai šis produkts būtu maksimāli pietuvināts tam, ko meklē cilvēks parasti, interesēs par šo te produktu. Tad drusku zemāk šeit mēs redzam apraksta vietu, tad var veidot nelielu aprakstu vai lielāku. Principā ir divas vietas, ja mēs pastīsimies tad drusku vēl zemāk, tad ir tā saucamais short description, īsais apraksts, un tad, kad uzklikšķinās uz preces, tad būs jau garais apraksts. Bet principā pietiek ar vienu aprakstu, jūs varat šeit pāris vārdos izvietot informāciju par preci, varbūt par kaut kādām niansēm preces. Nākamā lieta šeit pastīsimies labajā stūrī, kas tad ir pats galvenais, šeit ir satura izvēlētais attēls. Tad par attēliem. Attēli tie ir tie, kas rādīsies jūsu veikalā, un šeit, lai veikals ielādētos maksimāli ātri, sevišķi mobilajās ierīcēs, šie attēli nevar būt lieli apjoma ziņā. Tad kilobaiti, megabaiti, par megabaitiem ir jāizmirst. Tad maksimāli tas ir līdz 100 kilobaiti katra bilde, lai viņi tad ātri ielādējas. Ja bildes ir veidotas profesionāli, parasti viņas ir ļoti liela izmēra, un šādas bildes interneta vidē nav ieteicamas. Tad varbūt tās pirms es parādīšu, kā iepriekš jūs varat saspiest sevis izvēlēto bildi līdz kaut kādiem, 100 kilobaitiem. To ir ļoti vienkārši izdarīt, izmantojot programmu, kas sauc Microsoft Office Manager. Mēs varam paņemt kaut kādu bildi, un šeit augšā ir Edit Pictures, un tad ir Compress Pictures, un for Documents, un tad mainīsies izmērs. Ja būs megabaits, tad paliks par kaut kādi 100 kilobaiti.
Var izmainīt uzreiz vairākas bildes, izcelt un darīt uz to pašu uzreiz ar vairākām bildēm. Ja? Šīs bildes jau iepriekš bija saspiecas, tāpēc īpaši tur nekas nemainījās, bet pamēģiniet, principā vajadzētu mainīties. Un tad, lai ielādētu bildi, ir jāspiež šeit, mēs nonākam bibliotēkā, varbūt vēlreiz lēnāk. Tad produktu nosaukums, labajā pusē, satura izvēlētais attēls, izvēlēties attēlu. Un tad mēs šeit redzam bibliotēku un arī redzam kaut kādas iepriekš ielādētās bildes un varam paskatīties, pieņemsim, šeit bildē ir 40 kilobaiti, tās izmērs ir 600 x 600 pikseļi. Augšuplādēt failus mēs varam izmantot šo te pogu, izvēlēties failus, un tad izvēlamies, kur mēs tur iepriekš varbūt esam sagatavojuši, saspieduši. Ja ir vairākas bildes, tās var uzreiz vairākas izvēlēties vai vienkārši ar peles kursoru izcelt, ja, un vienkārši uzvilkt virsū, ja, tad pārvilkt. Manā gadījumā es izvēlēšos vienu bildi, atvēršu vaļā. Tad, lūk, šeit mēs redzam tad bildes izmēru, ja, tad bildes horizontālo un vertikālo izmēru, un šeit mēs redzam virsrakstu. Arī šeit ieteicams ielikt atslēgas vārdus, ja cilvēks meklēs konkrēto produktu vai detaļu, ievadot Google meklētāju, tad arī bildes bieži vien tiek indeksētas, tad virsraksts varētu varbūt drusku veltīt laiku un katrai detaļai piešķirt normālu virsrakstu. Manā gadījumā viņiem pēc noklusmējuma bija 7, bet es varu tur uzrakstīt motors numur 1, ja. Bet, attiecīgi jūs specifikē. Kas attiec uz šiem te zemākiem aprakstiem, ja jūs tos pievienosiet, tad tie rādīsies tieši uz bildes. Tas jums pašiem jāizlem, vai tas ir vajadzīgs. Un tad, ja bilde ir ieķeksēta, mēs spiežam teikt izvēlēties attēlu. Šis attēls parādās šeit, ja, un tad viņš tiks atspoguļots veikalā. Ja šis attēls nepatīk, tad mēs viņu jebkurā brīdī varam noņemt un izvēlēties pavisam citu attēlu, augšuplādēt, kādu no, piemēram, šo. Izvēlēties attēlu. Tad nākamā lieta, kas ir obligāta, lai preci vispār varētu nopirkt, tā ir cena. Regular price, tā ir standarta cena, kas ir veikalā, un tad ir cena ar atlaidi. Atlaidei var iestādīt laika limitu, to dara šeit, ja iestādot sākuma datumu atlaidē, beigu datumu, ja, tad dažāda informācija par nodokļu klasēm, bet, Latvijā parasti tiek izmantots viens nodoklis, proti tas ir PVN, un tāpēc, tur īpaši neko daudz nevajag. Tad es kā piemēru uzstādīšu 150, un ar atlaidi būs 140. Preces, kas ir ar atlaidēm, var izcelt atsevišķi, arī var izvietot starta lapā atsevišķi, ka tieši šīm precēm ir atlaide. Tad dažādi varianti ir. Ko mēs te vēl redzam? Ja? Tad mēs atrodamies ģenerāli iestādījumos, šeit ir inventarizācija, un tad teit mēs ieliekot ķeksīti, varam tad arī menedžēt to noliktavas daudzumu, ja? Un iestādīt, kāds daudzums ir noliktavā dotajā brīdī, ja? Un ja notiks pirkumi, tad sistēma pati atskaitīs un pati automātiski tad rādīs, ka noliktavā nav un informēs jūs nosūtot e-pasta adresi, ka šī te detaļa konkrētā vai šis te produkts iet uz beigām. Kas attiecas uz piegādi, tad iepriekš mēs varam radīt piegādes veidu, piemēram, piegādi ar kurjeru es jau esmu radījis, un tad iestādīt šī produkta svaru, dažādus izmērus, augstums, garums, platums, ja, un tad, attiecīgi, citā vietā jau iestādījumos noteikt, cik tad maksās piegāde atkarībā no svara. Ja šis produkts ir smags, tad cena var būt augstāka, ja produkts ir vieglāks, tad cena var būt zemāka. Kas attiec uz šīm tad te īpaši pagaidām mums nav nozīme skatīties, bet, ja tā ātrumā, tad atribūti, tā ir tāda funkcija,
Piemēram, ja mēs tirgotu krekliņus, kuri ir dažādās krāsās, krekliņiem cena ir vienāda, tad iestādot dažādus atribūtus, zils, zaļš, sarkans, mēs ļaujam lapas apmeklētājiem izvēlēties krekliņa krāsu. Cena nemainīga, krāsu var izvēlēties. Nezinu, vai tas jums ir vajadzīgs, tad, ja būs vajadzīgs, tad pastāstīšu, kā veidot šos te atribūtus, lai cilvēkiem ir iespēja izvēlēties produktu, nezinu, lielāku, mazāku iepakojumu, bet nezinu, vai jūs gadījumā tas ir svarīgs. Vēl mēs paskatīsimies tādu lietu kā produktu kategorijas. Produktu kategorijas ir ļoti svarīgs. Tas pirmkārtām palīdz cilvēkiem orientēties, viegli navigēt, tad atrast vajadzīgo preču grupu, un kategorijas jūs varat tepat taisno pievienot, ja nav iepriekš izveidota, vai es te esmu izveidojis tādas testa kategorijas, kur nosauc B kategoriju, kategoriju A, bet jūs varat nosaukt tur lielas detaļas, mazas detaļas, kā jums ir atbilstoši jūsu biznesa specifikai. Tad, lai pievienot papildus kategoriju, ir jāspiež šī te poga, pievienot kategoriju, un es nosaukšu, piemēram, C kategoriju. Saīsināt. Spiežam pievienot kategoriju. Bet pirms pievienot kategoriju, es gribu parādīt, ka jebkuru kategoriju var ielikt jau esošā kategorijā, iepriekš radītā kategorijā. Es varu šo te C kategoriju iekļaut B kategorijā. Tas nozīmē, ka B kategorija priekš C kategorijas būs mātes kategorija. Piemēram, dzinēji, tad seko apakškategorija benzīna dzinēji, zemāka kategorija, tur litrāža, varbūt 1 litra dzinējs, kaut kā tā. Tad var veidot dažādu apakšlīmeņa kategorijas, tādu kā hierarhiju. Skaits nav ierobežots, un kur tieši jūs iekļausiet, tad veidojot nākamo kategoriju, piemēram, es viņu nosaukšu par C1, tad es šo C1 kategoriju var ievietot C kategorijā un tādā veidā radīt vēl zemāka līmeņa kategoriju. Viens produkts var piederēt vairākām kategorijām, tā kā tad vienkārši atliek ieķiksēt, ja tas ir vairākām kategorijām. Ja jūs ieķiksēsiet zemāka līmeņa kategoriju, sistēma automātiski sapratīs, ka šis produkts atrodas iekš mātes kategorijas, tad subkategorijā. Tas būtu par kategorijām. Kategorijas rediģēt vai mainīt var sadaļā, kas saucas kategorijas. Tad izmainīt to nosaukums, ja vajag, nemainot, neejot katrā konkrētā produktā. Piemēram, pieļauju kļūdu, bet man 100 produktos ir šis kategorijas nosaukums, un tad, lai nerediģētu visus 100 produktus, to var izdarīt šeit kategorijā, vienkārši izmainot kategorijas nosaukumu. Tur arī sadaļā kategorijas var pievienot papildus kategorijas, kuras tad laika gaitā šeit atspoguļosies. Nākamā lieta ir produktu tagi, latviski sauc smirkļi birkas, es to vienkārši nosauku par atslēgas vārdiem. Šeit es ieteiktu likt konkrētā produkta vai detaļas brenda nosaukumu, zīmola nosaukumu, un tad viņi arī veidosies tāds kā krājums, kā bibliotēka, un šie produktu tagi katram produktam ir jāizmanto atkārtoti. Ja kategorijas mēs vienkārši ieķiksējam, tad šeit ar laiku veidosies arī tādi kā piemēri, kurus varēs paskatīties, vai arī rakstot viņš jau pats prognozēs, kādu tagu jūs gribat izmantot. Produktu tagi un produktu kategorijas ir ļoti svarīgs arī priekš Google meklētāju un, protams, lai cilvēki varētu ātri šķirot preci, piemēram, pēc konkrētiem zīmoliem. Kas attiec uz produktu galeriju, tad tā nav varbūt tik būtiski. Tas ir, ja jums ir vairākas bildes, tad cilvēks varēs pašķirstīt. Varbūt detaļa ir nofotografēta no dažādiem rakursiem, tad šeit var ielikt vairākas bildes. Ko mēs vēl te redzam? Mēs varam redzēt, ka mēs varam arī ielikt mainīgu slaideri. Slaiders tas ir tāda skraidoša bilde, mums tad drusku sākuma lapā ir kaut kas tāds animēts, atbrauc mašīnīt, tad iepriekš mēs varam radīt slaideri, un tad konkrētam produktam viņu tur pievienot, ja tas ir nepieciešams.
Nu, īstenībā tad vienkārši vēlreiz noslēgumā, kas ir svarīgākais. Svarīgs ir nosaukums ar atslēgas vārdiem, svarīga ir kategorija, svarīga ir tag un svarīga ir bilde. Kas attiec uz aprakstiem, tad tā ir izvēle. Nākamo, ko mēs darām, mēs spiežam publicēt, bet pirms publicēšanas jūs vēl varat paskatīties, kāda būs produkta adrese. Pēc noklusējuma, angliski sakot, defaultā, tas ir produkta nosaukums. To var arī labot, ja nepatīk šis nosaukums, labot tikai garumzīmes un mīkstinājuma zīmes šeit izmantot nevar, atstarpes arī nevar. Šeit runa ir par produkta adresi, jā, tā ir jūsu mājaslapa un tiešā saite uz konkrēto produktu. Nu, tad lūk mums šāda te bilde, pastīsimies, kas tad teikt mums ir veikalā mainījies. Nu, lūk, mēs redzam, ka ir šī te bilde. Testa produkts numur 6. Un redzam, ka viņa tiek atspoguļota un nav noliktavā, to mēs noņemsim nost. Inventarizācija šo te ķeksīt, jo mums te ir 0, tad ir te, ja mēs ielikt 150, nu, tad attiecīgi viņš sāktu skaitīt, ja tiks nopirkts 150, automātiski parādīt, ja nav noliktavā. Tad mēs ņemam ārā šo te ķeksīti, pagaidām uzskaiti neveiksim. Nu, lūk, nu, ko tad vēl es pārlādēšu lapu, lai izmainās un parādās, ka ir noliktavā. Atjaunināt. Tad mēs šeit redzam atsauksmes. Principā šīs atsauksmes iestādījumos var arī noņemt. Nu, vai arī, ja nav ko darīt, var pierakstīt kaut ko pozitīvu, kas arī priekš savu veidu mārketingu ir diezgan labi, jo cilvēki atsauksmes lasa. Pārlādēsim vēlreiz lapu. Un atkal nav noliktavā. Un kāpēc tā? Re, kur ir noliktavā. Sorry. Tagad visam jābūt kārtībā. Nu, tajā brīdī lapas ielāde ir diezgan lēna manā gadījumā, jo atrodos atvaļinājumā un izmantoju LMT mobilo internetu. Un ar normālu internetu viņi daudz ātrāk strādās. Nu, tad lūk, mēs redzam šo te produktu. Ieķeksēsim kategorijas, pastīsimies, kas tad mainās ar kategorijām. Atkal pārlādēsim lapas. Nu, un redzam, ka ir parādījušās kategorijas. Un, ja ir vairāki produkti šajās kategorijās, tad uzklikšķināt viss tiks grupēts. Nu, drusku par veikalu. Tad veikalā dotajā brīdī prece rādās šādi, tā kā lielas fotogrāfijas. Piespiežot uz šo te ikonu, automātiski preci nonāk tā kā grozu, pēc tam var atsevišķi apskatīties. Bet es varbūt tās ātrumā parādīšu, ka veikala iestādījums arī var mainīt. To dara Designs, BT Options. Tad Designs, BT Options. Un tad šeit mums ir jāatrod, kur tad mums te bija veikals. Lūk. Bloku portfolio shop. Un tad pievērsīšu jūsu uzmanību šīm te ikoniņām. Tad varbūt tā kā mums ir 3 rindās, varbūt 4. Un varbūt arī šādā veidā, tā kā saraksta veidā. Tad vienkārši to var izmainīt un saglabāt.
Nu, par bīstamām lietām, kas attiecas uz šo te mājaslapu, tad nedrīkst spiest šo pogu, kas sauc Reset Defaults, nolikt visu pa nullēm, un tad viss jāstāda pa jaunu, un tas ir milzīgi darbietilpīgs process. Nu, tas pagaidām būtu par preces pievienošanu, lai jums izdodas. Ja kaut kas nesanāk, tad droši rakstiet vai zvaniet. Atbildēšu un pastāstīšu nākamajā video mini apmācībā, pastāstīšu, kā veikt dažādas veikala iestādījumus, preču piegādes iestādījumus un citas lietiņas. Lai jums veicas!